Sveiki, Rīga, sveiki, Mad City, draugi, kolēģi un interesanti. Es esmu Toms Kampers, esmu arhitekts, un šodien es jums pastāstīšu par domu laukumu un par instalāciju, ko daudz no jums droši vien ir dzirdējuši. Bet ievadā vispirms es gribētu tādu vēsturisku kontekstu par šo visiem zināmo ikoniskāko laukumu Vecrīgā. Tātad viduslaiku apbūve vienmēr ir bijusi ļoti blīva Vecrīgā un šo baznīcu ir ieskāvusi tātad kvartālu un vēsturiskās apbūves tāda sistēma, ko sāk atbrīvot tikai 19. gadsimta beigās pakāpeniski. Lielākās izmaiņas veica tieši Vadonis Ulmanis, izveidojot šo 15. maija laukumu un faktiski panākot gandrīz vai to esošo mūsdienu laukumu veidolu. Kreisajā pusē varat redzēt, kāda ir bijusi šī vēsturiskā apbūve laukumā, tādas mīlīgas mazas mājiņas ar dažādu funkciju. Vēl 30. gados, tātad fotosalons un radio. Un šī ir situācija mūsdienās. Protams, laukums tiek aktīvi izmantots. Notiek pasākumi, tajā skaitā Rīgas maratona ietvaros un dziesmu svētku ietvaros, bet liela daļa no laika laukums ir tukšs. Un tādos agros rītos vai vakarā var novērot to, ka cilvēki vienkārši dodās uz darbu vai dodās mājās, un laukums faktiski kalpo kā tāda tranzītzona. Izmērā ļoti neraksturīgi liels šim Vecrīgas mērogam, bet tā īsti bez tādas aktīvas funkcijas. To bija novērojis pašvaldība, un tāpēc izsludināja metu konkursu, lai radītu vides instalāciju un aktivizētu šo laukumu. Un šis bija mūsu piedāvājums. Mēs vēlējāmies radīt satikšanās vietu, radīt telpu, kur cilvēki varētu uzkavēties ilgāk. Telpu, kas stimulētu gan kopienas, gan ārzemnieku neplānotas satikšanās un panākt to rotaļīgā veidā. Doma laukumā tātad saplūst 7 ielas. Tātad pārslēdzos. 7 ielas: Šķūņiela, Jauniela, Rozēniela, Doma laukums, Pilsiela, Jēkabiela un Smilšiela. Un mērķis radīt bija tādu instalāciju, kas ir ne tikai aplūkojama, ne tikai apskatāma vai nofotografējama, bet patiesībā apdzīvojama. Tad kaut kādā mērā radot telpu. Un šī telpa, kā tāda švamme, varētu teikt, uzsūktu cilvēkus garām gājējus, varbūt kādam neplānoti sanāktu šeit doties. Jā, un tālāk jau par to vīziju. Tātad mēs bijām ieplānojuši šo kā tādu aktīvu un piepildītu un dažādām funkcijām bagātinātu vidi. Protams, prioritizējot arī optimismu, draudzību un atvērtību, jo tas, ko Latvija ir piedzīvojusi pēdējos gados, nereti ir saspringti jaunumi ziņās vai kara tuvums. Un mūsuprāt bija svarīgi uzsvērt arī šo optimismu, panākot to caur rotaļīgu dizainu. Lai īstenot projektu, bija nepieciešama arī sava veida sistēma tajā apakšā, un tam ļoti labi kalpo modularitāte. Veids, kā telpu padarīt adaptējamu, pielāgojamu, izmantojot to varbūt citreiz dažādos scenārijos. Un tātad projektā bija šie 4 galvenie moduļi, jeb funkcijas, ko cilvēki bija aicināti izmantot. Un pirmais no tiem Zvilnis. Tātad bija pārsteigums ieraudzīt visdažādākos veidus, kā apmeklētāji šo sēdvietu kaut kādā mērā tā vēl varētu dēvēt, izmantoja. Un atsevišķos mirkļos bija pat tādi Vesa Andersona filmai tādi cienīgi kadri, un cilvēki to izmantoja gan pozēšanai, gan dažkārt tādiem teatrāliem Instagram live un TikTok live situācijām, gan arī vienkārši pacelt kājas gaisā. Un pārsteigums bija redzēt, ka nebija nepieciešams skaidrot, kā tieši apsēsties, kā tieši gulēt, un tas viss nāca organiski.
Otrais modulis guļamtīkls, es gribētu apgalvot, bija viens no populārākajiem un savā intensitātē pārspēja jebkādas ekspektācijas. Tieši šis ir tā galvenā vieta, kur cilvēki uzkavējas. Un vienalga vai ārā vējš vai augstums, tur vienmēr kāds atradīsies. Un novērojums bija, ka šajā zonā arī ļoti daudz tieši ārzemnieki un cilvēki, kam varbūt nav tāda konkrēta vieta Vecrīgā vai Rīgā, kur uzkavēties. Citi organizēja konferences, zvanus vai vienkārši ēda saldējumu. Trešais modulis nojume faktiski bija galvenokārt aprīkots ar šo jumtu, kas pasargā no lietus, jo arī tāda nojume, atvērta nojume, kur var piekļūt 24/7, Rīgā nav daudz, un turklāt ir divi tādi ērtāk uzdizainēti krēsli viens otram pretim. Un tā bija tā iespēja cilvēkiem satikties, sēdēt viens otram pretim un sarunāties. Protams, sākotnēji arī konkrēti šim modulim bija paredzēta šī kustības funkcija, kas vēlāk tika noņemta, jo mums radās sarežģījumi. Ir gūtas savas mācības arī par kustīgiem elementiem pilsētvidē bet jā, tās nav šīs stāsta beigas. Un ceturtais moduls, tātad pikniks, pulcē cilvēkus, kas ļoti bieži vēlas apēst savus pusdienas. Tas bija aprīkots ar galdiņu. Un tur mēs varējām novērot gan cilvēkus, kas to izmanto darbam, atkal konferencēm, un pat uzbūves procesā, paviljonu uzbūves procesā strādnieki to veica, lai apskatītu rasējumus vai arī, lai koordinētu kaut kādas lietas, jo tāds brīvi pieejams ārtelpas galdiņš Rīgā arī nav bieži sastopams. Un, protams, no tādiem papildinājumiem es gribētu izcelt šo nerūsējušo tērauda spoguli, iespēju spogulēties, atkal uzņemt pašiņus. Sociāltīkliem bija tāda populāra lieta, ka arī tagad jau otrajā sezonā paviljons ir papildināts ar grāmatu plauktu, kur atkal 24/7 ir pieejams lasīšanai, izvietotas grāmatas divos augstumos, divos līmeņos, tā lai tas ir sasniedzams arī bērniem ar bērnu literatūru un otrais līmenis. Šis grāmatplaukts ir daļai arī sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un par godu Latviešu grāmatai 500 šim īpašiem notikumam. Un, protams, aicinu arī sekot līdzi aktivitātēm internetā, īpaši laiks lasīt kontam, kur notiek dažādi pasākumi, pulcēšanās un literatūras apskati. Un, protams, kas būtu arhitektūra bez tāda plāna, tātad šeit varam redzēt, ka paviljona centrā ir tāds pagalms. Un šī iedvesme ir nākusi no Doma baznīcas klostera telpas, kā jūs zināt, varbūt kāds ir jums tur bijis, kas arī ir tāda kolonāde ar iekšpagalmu. Un iekšpagalms veido šo mājīgumu un iespēju pulcēties pat bez īpašas funkcijas, jo visapkārt to ieskauj kaut kas. Proti uzreiz pēc atklāšanas sekoja ārkārtīgi liels cilvēku pieplūdums, neplānoti, faktiski dažkārt pat veidojotams rindām uz šīm aktivitātēm, un cilvēki tur pavadīja laiku. Tad šis attēls ir no 2024. gada vasaras, un šis attēls ir no 25. gada vasaras, un vēl joprojām funkcionē tieši tā kā paredzēts, pat ja ņem vērā, ka koks jau ir nedaudz novecojis un varbūt kādas detaļas ir laikapstākļu ietekmē zaudējuši savu varbūt sākotnējo tīrību, bet cilvēki tur dodās. Un tā ļoti ātri pārskienot pāri, protams, izaicinājums bija vecpilsēta, UNESCO pasaules mantojums. Kā radīt arhitektūru, kas vienlaikus ir cieņpilna, kas vienlaikus respektē šo monumentalitāti, šo Ulmaņa radīto telpas, to grandiozo izmēru un šīs vēsturiskā mantojuma liecības, bet tajā pašā laikā nāk ar kaut ko tādu laikmetīgu, modernu un saudabīgu. Un tātad novērojams bija šīs pusloka arkas,
droši vien atpazīstat visas no tām. Tātad Biržas ēka, baznīca un Latvijas Rādio ēka, kādreizējā Rīgas Komercbanka. Katra no dažādiem vēsturiskiem stiliem - romānika, eklektisms un pat funkcionālisms. Un tātad šie motīvi, šī pusloka arka bija ārkārtīgi būtiska, lai padarītu tādu kā uzliktu smaidu šim projektam un radītu asociācijas ar vecpilsētu. Un ir pašam ceļojot, esmu konstatējis, ka pusloka arka ir kaut kādā mērā tāda universālā valoda, kas runā visu Eiropas vecpilsētu vārdā. Protams, beletāžas stāvs, jā, tas ir tāda arī Rīgas īpatnība. Pirmais stāvs vienmēr ir nedaudz pacelts un īpašs. Tā, redzu, ka laika ir maz, skriešu pāri un nedaudz gribēju runāt arī par tehniskajām lietām. Tad viss paviljons ir prefabricēts. Tas nozīmē sagatavots rūpnīcā, atved uz vietas, saliek, samontē kā tādu Lego. Man patika Lego bērnībā, un ir prieks, ka tie paši principi ir ļoti arī pielāgojami arhitektūrai, lai samazinātu troksni, intensitāti ikdienā. Tātad viss ir sanumurēts, un šeit ērti savienojams vairāku simtu detaļas kopā, bet to var izdarīt dažās dienās, un to var uzstādīt jebkurā vietā. Ja tas nav doma laukums, tā varbūt tas ir kāds laukums Grīziņdārzā, Grīziņkalnā, vai citā vietā Rīgā. Jā, tātad šeit, piemēram, viss sagatavots, viss rūpnieciski līdz milimetra precizitātei izgatavots. Otrā daļa metāla mēbeles, kas arī tieši tāpat rūpnieciski izgatavots uz vietas pāris stundu laikā samontējams, bet vienīgais, kas prasīja darbu uz vietas būvlaukumā, bija faktiski šī guļamtīklu veidošana, kas ir roku darbs, pinot teju 600 metrus ar šo lentu. Un visbeidzot gaisma. Kas būtu paviljons, ja arī tā nebūtu funkcionēt spējoša telpa tumšajā laikā un gaismu sākotnēji. Bijām domājuši, ka vienkārši nopirkt gatavas lampas, bet vecpilsētu un UNESCO mantojums atkal pieprasīja savus korekcijas plānos un nācās izgatavot pašiem savu unikālo lampu, radīt faktiski jaunu produktu no nulles, kas ir pielāgots atkal šim motīvam pusloka arkas, bet vienlaikus arī ir regulējams dažādās krāsās, intensitātēs, atbilst sensoriem un ir pielāgots arī dažādiem moduļiem. Un tāds viens no būtiskākiem secinājumiem, ka cilvēki nudien izmanto. Jā, bija projekta izstrādes posmā, bija jautājumi, citreiz bija doma, ja nu nenāk, ja nu kāds tur nenāk un nesēž, vai nesaprot, vai citādi pārpratumi. Bija prieks redzēt, ka nebija nepieciešami uzaicinājumi. Pat vēl būvniecības procesā, kamēr ir būvžoks apkārt, cilvēki interesējās, filmēja, nāca iekšā, jautāja, un paviljons bija izmantots gan ļoti agri no rīta, šeit 6:00 no rīta, kāds varbūt pēc savu rīta skrējiena, kā arī vēlu vakarā, naktī, un tas ir bijis atvērts 24/7 visu cauri gan pagājušu vasaru, gan arī šovasar. Paldies! Gribētu vēl noslēgumā piebilst, ka projekts ir tapis sadarbībā ar kolēģiem no ārzemēm, no Portugāles, Lietuvas, Austrijas, un ir mērķējis ienest Latvijā tādu vides instalāciju ambiciozāku tādu mērķus. Jā, paldies!